Labdien un sveicināti atkal. Mans vārds Jānis Vikmans un es lasīšu jums priekšā vienu pravietojumu. Pravietojums ir kaut kas, kas klasiski mēdz būtu tāds, ka cilvēks saka Dieva iedvesmē. Tā saka tas kungs. Tādēļ es jums nerādīšos, lai cilvēks nedomā, kad es esmu tas kungs. Šī atklāsme nāca vienam vīram mācītājam Anglijā, Grahams Cooks. Šā sesijā ir nosaukums Celies, strēlnieki. Tā nav mācība, te ir pravietiskais mērcēšanas laiks. Ir pamat noteikumi, kā piedzīvot pravietisku mērcēšanu. Pirmam kārtam atslābinies un iekārtojies ērti. Otrkārt, nekādas piezīmes, nekādu pildspalvu, nekādu papīru. Sēdi tikai Dievā priekšā un ļauj vārdam skalot pāri tavai sirdī un prātam. Kad esi mērcējies šajos vārdos vismaz 4 reizes, tikai tad tu vari rakstīt piezīmes un apstrādāt visu, pa ceļam tās patiesības iekšā. Galvenais tagad ir, ka tu atvēri savu sirdi. Nedomā, tikai pieņemi. Ļaujies sevi iemērcēt vārdā un garā. Ļauj tam ieplūst tevīs. Ļauj tam sevi piepildīt. Laidi savai sirdī iet pretim tam kungam. Priecājies. Esi piepildīts, aizraujies. Ļauj visam spriegumam, kas tu neesi, patiesi pazustu. Lai tavai sirdī būtu Dieva aizskāriens. Klausies ar savu sirdi, klausies ar savu sirdi. Ļauj mīlestībai un Dieva entuziasmam tevi pārņemt. Sāksim? Pirmā daļa. Mans mīļais, mana mīļā. Tagad ir jauno pasākumu laiki. Es tevi paaugstināšu garā. Es tevi velku augšā uz jaunu sastapšanas vietu. Kā kājnieks tu esi cīnījies labi. Tu esi baudījis saldo uzvaru, bet arī sakāves pelnus. Tu esi iemācījies pastāvēt. Tu esi apņēmis nelokamu dzīves stilu ar uzticību. Tu esi iemācījies pastāvēt un iet tālāk. Tu esi sācis saprast, cik nozīmīgi ir paturēt svaigumu. Tu esi spējis pretim stāties apnikumam. Tu esi iemācījies pārvarēt grūtsirdības garu, kas stājas tev pretim šī līmenī. Tagad es esmu tevi aicina pakāpties uz jaunu pārvarēšanas vietu. Es esmu aicina tevi staigāt strēļnieka gaitas. Celies augšā un iet vietā, kur ir pārpilnība un krājumi, kas tev sagādātas bagātīgas sastapšanās ar mani. Dzīves kaujas laukā tas notiek. Šī laikā ar sagatavošanos un apbruņošanu tev jāatstāj pēdējās viduvējības tendences aiz sevis. Kur es esmu? Ved tevi. Tu nevari paturēt mazumiņu domas. Faktiski tev jāatjauno savu prātu, lai spētu iet šī vietā. Šis jaunais gada laiks ir par to, ka tu izkāpji no saviem apstākļiem un iekšā jaunā vietā manīsi ieeji. Tu nedzīvo savos apstākļos, tu dzīvo manīs. Tagad tev jāizprot to neizsakāmo krātuvi.
kas paredzēts tev manos nolūkos. Tev jāsaskata mani, kāds es patiesi esmu. Nevis kā tavas baznīcas pieredze mani attēlojusi. Tevi visās jomās jātop uzlabotam. Es tev parādīšu debesu Dievu, un tu staigāsi debesu valstības Dievā. Es esmu, tevi aicina jaunajā dimensijā, spēkā un vietā, kur gars atrodas, kur patiesība ir vārti pieredzēji, un kur sastapšanās ar mani, tu atradīsi manu ceļa gudrību. Es tevi aicinu staigāt manās uztversmes spēkā pār tevi, lai tava dzīve būtu valdīta no tā, kā es raugos uz tevi, lai tu apkamptu savu manis doto identitāti, lai tu dzīvotu manā mīlestībā un varenībā. Bezbailīgs, neuztraukts, nepiekaujams. Tas, kā es tevi uztvēru, uzlabos tavu DNA garā. Tu neesi vairs bērns, bet dēls un meita. Virzīdamies pretīm briedumam, mācoties savu autoritāti, apkampjot savu brīvību. Tas, ka tev ir dēla vai meitas DNA, dod tev piekļūt pie dažu dimensiju atļaujām, mantojumu un autoritāti. No šīs vietas tev būs dziļāka un plašāka autoritāte pār ienaidniekam. Kājnieki ir apspēkoti, strēlnieki ir apkampti ar spēku un atļauju. Tas, ka esi dēls vai meita, tevi paceļ līmenī, ka vari mājot. Ne tik vien apmeklēt manas pārpilnības krātuves. Šī vietā tu atradīsi savu patiesu esamību. Kad tu attīstīsi to paklausību, dzīvot manos nolūkos, tu esi iemācījies dzīvot saskaņā ar manu sajūsmu par sevi. Šī vienotība ar Svēto garu kļūs par tavu uzvarošo dzīves stilu šī nākamajā dimensijā. Es tevi mācīšu, kā panākt, ka tava nākotne būs vienreizēja, jo tu dzīvosi brīnišķīgā tagadnē, kad tavs patreizējās sirds stāvoklis būs tik bagātināts ar manu godību, tad tava patreizējā identitāte skries sastapties ar tavu topošo likteni. Un tu dzīvosi spēkā, ko dod dzīve ar uzviju. Vai tu tagad redzi, mīļā sirds, kāpēc tev ir vajadzīgs šis atjaunotais prāta spēks? Zemes saistītā loģika nevar aptvert Dieva gara patieso dabu. Tikai debešķīgs prāts to var, un tas ir Kristus prāts.